Čau visiem! Šodien ir sestdiena. Nostāvēju 2,4 stundu pauzi Zviedrijā. Un tagad es sāku braukt uz Karlskrona. Man ir jābrauc uz Karlskronas ostu, kas ir Zviedrijā. Un tur es peldēšu pāri ar kuģi uz Poliju. Man ir jābrauc izkraut krava uz Poliju. Tas ir netālu pie Varšavas jābrauc ir. Tagad es 5 sāku braukt. Un cikos es tur varētu būt, tūlīt drīz pastīšos. – 179 kilometri man ir, ko braukt līdz turienei. Gandrīz tas ir 3 stundas. Uz kādiem 9 būšu galā. Un tad es gaidīšu rītdienu kuģi. Man ir rītā kuģis 9. 10. viņš attiet no ostas. Un svētdien vakarā viņš iepeldēs. Laika viņš gāja kaut kādas 11 stundas, cik man teica. Un tad pirmdien jābrauc izkraut. Kaut kā tā pagaidām. Esmu tagad atbraucis Karlskrona ostā. Šeit labā pusē visi parkingi bija pilni. Tad es te nostājos aiz viņa. Viņš arī meklēja. Tas otrais smagais. Pirmais jau te stāvēja, un tad mēs abi divi nolikāmies. Un rekur Stedelains kuņģis ir. Rītā iešu. Rītā iešu uz office pierakstīt savu booking. Tad laikam 9 brauksim virsū uz prāmju. Tagad ir pulkstens 8. Bišķi pār 10 minūtes nostāvēšu 11 stundu pauzi. Ja sanāks, ja ātrāks pasauks, tad ātrāk braukšu. Bet to jau tad jau redzēs rītā. Labi, tad jau līdz rītam. Tā, labrīt. Pulkstenis tagad ir bišķi pār 9. Kuģis jau ir atbraucis. Esmu piereģistrējies, viss ir kārtībā. Tagad gāžam uz kuģi virsū. Nu ko, tagad sāksim
braukt virsū uz kuģi. Sāk jau mūs jau krāmēt. Izskatās, kad mūs jābrauc augšā. Jā, rādīja, ka augšā jābrauc ir. Pomału będzie. I tam. Tam! Tam! Na lewo. Okej? Jā. Tā, šitā man te nolikt tagad. Šajā pusē diezgan tuvu bija jāpiebrauc. Spoguļus vajadzēja pielocīt. Cik maz sprauga. Tagad ejam meklēt kajīti un peldam. Nu ko, sākam braukt nost no kuģa tagad.
with the iconic Bon Jovi. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just wanna live a life. It's a true honor, my friend. It's my life. My heart is like an open. And just like Frank Sinatra said, Breaking said I did it my way. we gon' do it our way. I just wanna live a life. That's why I tell everybody, live life, don't let life live you. Life. The world's always coming to an end. Don't let it scare you out of living. Look at me, mom, against all odds. A little baby boy did it. Escape poverty, did it. Hit the lottery, did it. I let all these boys do the rapping. Me, I'm a man of my word, I live it. Every day I say thank you. Every day I give thanks. Every day's Thanksgiving. Living is giving. Introduce NASCAR to a new culture. Winning every second, every minute, every hour, every day, every year. I'm here. Just live your life like Frank Sinatra, your way, and have no fear. It's now or never. Now, never. But I ain't gonna live forever. That's right. I just wanna live a life. It's my life. My heart is like an open highway. Yes, sir. Like Franklin said I did it my We did it our way, baby. I just wanna live a life. It's my life. The world is mine and everything in it. The world is yours, just get up and get it. The world is mine and everything in it. The world is yours, just get up and get it. It's now or never. Now, never. But I ain't gonna live forever. That's right. I just wanna live a life. It's my life. My heart is like an open highway. Yes, sir. Like Franklin said I did it my We way. did it our way, baby. I just wanna live a life. It's my life. Tikko es apstājos uz 15 minūšu pauzīt, pagāja nu jau 37. Nostāvēsim 45 minūšu pauzīt. Un man bija tikko jāiet šajā te Circle K degvielas uzpildes stacijā. Vajadzēja dabūt šādu te aplikāciju. Man te palīdzēja viņu dabūt, jo tur tajā poļu valodā tur īsti nevarēja saprast. Un tad es iegāju Circle K, un tas cilvēks man palīdzēja visu sakārtot. Tie ir tāda sistēma, ka tad, kad es sāku braukt, es nospiežu startu, un tad viņš skaita to ceļu. Tāds baigais čakars bija. Tur sākumā bija jāpiereģistrējās. Bet tagad ir visi nokārtots ir. Pēc tam tagad es varu braukt, tikai jāpapildīt, ja es kaut kur kādreiz braukšu uz Poliju, tad man atkal ir nevis šoreiz ir jāpiereģistrējās, bet tad man tikai ir jāpapildina konts. Pagaidām es šoreiz papildināju no savas kartes kaut kādu 150 eiro, jo šeit negāja Circle K karte, ne Shell karte arī negāja, nezinām kāpēc. Un jā, bet nākamreiz vajadzēs te papildināt, te laikam bija uzspiežu to karti, ko vēlas papildināt, tad varbūt, ka varēs papildināt. Kaut kā tā. Labi, tad nostāvēšu pauzīt, vēl jānostāv 6 minūtes. Un tad es braucu līdz pašam galam, līdz izkraušanas vietai. Labrīt! Labdien! Pulkstens jau ir 2.
nostādīju pauzīt, sāk tagad krauties ārā. Te bija tāda šaura iebrauktu. Es mēģināju lausties no šitās puses. Tur iekšā nesanāca, bija pa šauru. Un tad es pabraucu vēl uz aizmuguru, tur, kur tā mašīna stāv. Ielausos tur tā. Un tad apgriežos un braucu ar aizmuguru no tās puses. Esmu te pieslēdzies un ēdam krauju ārā. Es tur spiedienu 0,8, jo šeit arī pateica, ka jātur 0,8 spiediens ir. Tā krauju ārā. Nu ko, izkrāvies tagad esmu. Pazvanīju disponentam, kur man tālāk ir jābrauc. Tad viņš man pateicis, lai es braucu ar to pašu kuģi atpakaļ. Tad pazvanīju otrai disponentai, viņa man laiku ielika 9 no rīta. Tā kā gāžam atpakaļ uz Zviedriju. Ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Sunshine and rainbows. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done. You're better than that.
jau visiem otrdienā. Tagad ir otrdienas vakars, 8:30. Sāksim kraut pelnus virsū. Jā, bija jau atnācis jau uzdevums jau. Tā vakarā atnāca uzdevums, kad jābrauc jākrauj pelni ir. Un tad es tagad uzkraušos. Es skatījos, man ir diezgan ko braukt no šejienes pār pa 500 kilometriem. Un var gadīties, man ir jānostāv pauze. Var gadīties, kad es arī tāda nepaspēju izkrauties. Tad droši vien, ka pārliks uz ceturtdienu rīt. Neko darīt, kā tā ir. Tagad davai, labi, uzkraujamies un tad droši vien tāpatās mēs arī taisīsim pauzi. Nu ko, uzkrauts esmu, nostājos aiz žoga pie iekraušanas vietas. Ceļa malā, te vēl viens stāv arī ceļa malā. Jā, jāizsūta papīri ir uz robežu, vai tā, kad rītā es braucu pār pa robežu, vai jau man visi kārtībā, viss sakārtots. Jā, nostāvējuši 11 stundu pauzi, neviens devītnieks man nav, visu esmu izņēmis. Tā kā jā, tagad ir 10:30, tā kā rītā varu sākt 9, jā. Arī 9 no rītas var sākt braukt projām no šejienes. Nu, kaut kā tā, tad jau pagaidām, tad jau līdz rītam. Labrīt! Ir ceturtdienas rīts, pulkstenis ir bez 10:08. Esmu tagad uz kuģa. Jā, esmu uz Holmikas kuģi. Mēs peldam pāri ar kuģi uz vienu tādu salu. Un tur ir jāizkraujās ir. Un tad, kad izkraušos, tad zvanīšu disponentam, tad jau redzēs, ko iedos tālāk. Izkrāvies es esmu, tagad pelnu atpakaļ. Pazvanīju tikko arī disponentam, uz kuriem man jābrauc ir. Tad viņš man pateica, lai braucu uz Eindhoven, tas ir uz Kristiānas pusi. Jākrauj MGO, vedīšu uz Porsgrunn, tāpatās Norvēģijā. Kaut kā tā. Labi, tad jau līdz vēlākam. Esmu tagad atbraucis Fredrikstadā. Beigās es jau biju aizbraucis līdz Labrikai. Tad man zvanīja disponents, lai es griežu riņķī, braucu uz Fredrikstadu, krauties. Bet arī jābrauc ir uz Porsgrunn. Tagad esmu Fredrikstadā mazgātuvē. Un nevis es tagad mazgāšu mucu, bet fiksātri ielīdīšu mucā. Jāizslauk pirms kraušanos. Ātri vienkārši birsti jāpāriet pāri ir. Un tad braukšu kraut virsū.
Jāuzvelk vēl zilais kombinzons ir, lai drēbes nepieput. Nu ko, esmu iekraušanas vietā. Tagad braucu krauties. Tagad nosver pa priekšu, un tad aizmugur tukšo. Nu ko, sāk raut iekšā tagad. Nu tā, esmu galā, esmu tagad izkraušanas vietā. Porsgrund saucās pilsēta. Tagad jāuzbrauc svariem. Sākumā jānosvarās. Tad braukšu iekšā krauties.
Es būtu tagad iebrauc iekšā angārā. Un tagad sākšu kraut ārā. Tajā čupā man ir jāizber. Attaisīšu aizmuguri vaļā. Un lai vēl bēršu ārā, tā kā ar samasvalvu. Nu ko? Izkrauts ir. Nu tā, tukša. Tagad jāizlauk ir. Jāzvan disponentam, ka man ir viss ir. Un šodien mēs arī tagad beigšu darbu, jo man ir 8 jābeidz darbs ir bišķi pāri 8, jo es bišķi pāri 7 sāku. Kaut kā tā, labi, tad jau redzēs, kas būs rītā. Rīts piekdienā, nu ko, pulkstenis ir 8, sāksim strādāt. Vakarā atnāca uzdevums, kad ir jākrauj trepelets ir, bet tagad no rīta tikko man pazvanīja, jābrauc ir uz Oslo. Man esot kaut kāda cita plāna viņam. Tā kā braucam, skatāmies, kas būs. Esmu tagad Breivikā, krauju standarta cementu. Sākumā bija jābrauc kraut trepelets. Man bija atsūtīts vakar orders. Bet pēc tam, tagad no rīta man pazvanīja, lai es braucot uz Oslo pusi. Lai es braucu uz Oslo pusi, pēc tam beigās atnāca orders. Jābrauc uz Breiviku ir. Jākraut cementu. Jā, cementu es krauju pa 3. lūku. Viņš tur viss izplūst, un tad pēc tam es sabremzēju bišķi uz priekšu vai uz apakaļ, skatos man kā vajag pēc svariem. Un tad tagad es uzkraušos, tad jābrauc ir uz Bosijā. Bosijā jāizkraujās ir. Esmu tagad atbraucis uz iekraušanas vietu. Jābrauc, tagad iedošu papīrus un tad kraušu ārā, tad redzēs, kurš silā būs jākrauj.
Hello. Standard. There we go. Kraujos tagad ārā. Krauju šajā te pirmajā mucā. Jā, te baigie dubuļi ir. Labi, ka manī gumija zābaka. Spiedienu turu. 1,5. Produkts krāns līdz galam vaļā ir. Un smuki iet ārā. Izkraušos un tad zvanīšu disponentam, uz kurien tālāk ir. Jā. Tikko man te kaut kas atgadījās. Tūlīt parādīšu. Kardāns nonāca nost. Nolaida muts. Tagad nedaudz tikai galvenais, ka paliek iekšā arī. Te ir tukši ir priekš. Bišķi aizmuguri palika, nezinu, kaut kā no 5 līdz 10 tonnām. Sazvanījos ar mehāniķiem. Atbrauks no Volvo centra, tad redzēs, vai nu saremontēs tepat uz vietas, vai vedīs uz Volvo centru ar Viking. Un tad man ir jāizdomā, nevis man, bet disponentiem, kā iztukšot piekam. Būs jāsauc kāds kolēģis palīgā. Tā kā jā, tā kā kādu piekdienu. Gadās arī tā. Nu ko, krava ir izkrauta. Tagad es pagaidām nolieku šādi, lai Vikings, kad atbrauks, viņš varā pieāķēties. Tad piekam es nolieku tepatās. Piekam ir tukša. Atbrauc kolēģis, kas man izkrāva. Viņš nolika savu piekam malā, tad pēc tam piekabinājās pie manas piekams, un tad pēc tam izkrāva, kas man palika. Un tad viņš tagad aizbrauc mājās. Un es palieku gaidu Viking. Vikings atbrauks, un tad es braucu uz Auseni. Jābrauc uz garāžu ir. Skatīsies, kas tur būs. Kaut kā tā, šitā diena beidzās. Neko darīt, kā tā ir. Jā, Vikings ir atbraucis. Kā redzat, tagad es braucu uz atpakaļ. Blakus sēdētāji pusē neviena nav. Es varu mierīgi maizītes uztaisīt sev.
Aiz mugurē Vikings. Jā, tagad braucu uz garāžu, viņš man ved. Tad tur taisīs, skatīsies, kas tur īsti ir. Vai varēs kaut ko jau samainīt rītā vai nē, bet nu, visticamāk tas būs pirmdien. Bet tad pagaidām, tad jau droši vien man iedos kādu mašīnu ar ko citu pabraukt. Jā. Man vēl jāuztais ir 2-4 stundu pauze. Jāuztais ir rītā, sestdienas vakarā es varu sākt 5 vai arī svētdien. Tad izdomās, kā man teica, iespējams man jau rītā iedos mašīnu, ar ko braukt. Jo es paredzēt ir kaut kāda krava, kas ir jākrauj. Nu, kaut kā tā, labi, tad jau pagaidām šajā video viss, tad jau tiekamies kaut kādā jau nākamajā video. Labi, čau visiem!